Mani sauc Jānis Kalnačs. Jau 34 gadus, kā dzīvoju Valmierā. Pārcēlos no Rīgas. Valmiera. Ļoti tīra, skaista pilsēta, un galvenais šeit ir bagātīga kultūras dzīve. Ilgus gadus nodejoju vidējās paudzes deju kolektīvā Pastalnieki. Tā kā veselība vairs neļauj, tagad dziedu vienīgajā Latvijā senioru vīru korī Baltie bērzi. Bet stāsts varbūt nav gluži par to, drusciņi varbūt par atmiņām, kas saistās ar Valmieru. Un kaut vai viens gadījums tāds. Pārnākot uz Valmieru, sāku strādāt tipogrāfijā. Un 80. gadu beigās, neatceros, bija 87. 88. gads, pilsētas katlmājā uzvilkts balts sarkanais karoks skursteņa galā. Kā man vēlāk stāstīja, protams, drošības dienests un partijas komiteja visi klāt, ņemiet nost puišiem un kāpiet augšā. Viņi saka, ka mēs nekāpsim, mums nav izsauc ugunsdzēsējs. Kāpiet augšā, ņemiet nost. Viņi saka, ja tur degtu, tad mēs kāptu, tā kā tur nedeg, mēs nekāpsim. Te beigās vienam tur samaksājuši, viņš uzkāps, mocies ilgi, jo tur ar govs ķēdi un pamatīgi atslēgt, tas karoks bija pieslēgts, dabūja viņu nost. Tas ir viens tāds gadījums, kas bija no Valmieras. Bet ir viens garāks stāsts par Valmieru, jo 2018. gadā man piešķīra goda nosaukumu Gada valmierietis 2018. Un tas bija saistībā ar to, ka es savā laikā biju bijis barikādēs. Un kaut kur 2017. gada beigās Romualds Ražuks televīzijā uzstājoties stāsts, kad ir nodibināts barikāžu muzejs un ir apzināti jau apmēram 20 000 cilvēku, kas ir piedalījušies barikādēs. Un es tā padomāju, kā 20 000 pa visu Latviju? Ja no Valmieras vien tur bija 500–600, ja ne 1000. Un tad es saskaņā ar muzeju, ar Valmieras pilsētas domi, ievietoju avīzē rakstiņu, ka es vēlētos apzināt tos cilvēkus, kas ir bijuši barikādēs, uzdevu savu telefonu adresi, viņi man zvanīja, es braukāju ar velosipēdu pa visu Valmieru, fiksēju viņus, un beigās man iznāca saraksts pāri pa 350 cilvēkiem, kuri ir bijuši barikādēs. Varbūt tur kāds bija dubultā vai kā. Šis saraksts ir nodots Valmieras muzejā, šis saraksts ir barikāžu muzejā Rīgā. Lūk, un par šo darbu tad man arī piešķīra šo goda nosaukumu. Un es jau vācu ne tikai uzvārdus. Tur bija arī daži gadījumi, kuriozi gadījumi. Kaut vai, piemēram, viens tāds nopietnāks brauc no Valmieras ar autobusu uz barikādēm. Ha, šņaba pudeli rokā, visiem tā, un pie Juglas tilta pēkšņi pa radio paziņo, ka pie Mangaļsalas ir nošauts mūrnieks. Autobusā klusums, bet nevienam neienāca prātā pateikt, nē, braucam mājās, tur bīstami. Nevienam. Tas bija nopietni. Tad tādi jautrāki gadījumi man skolas biedrs Alhāsovs tāds. Viņš ir dienvidnieciska paskata. Viņš stāsta, es arī barikādēs, protams, biju, viņš ir patriots, kā es pieeju pie uguns, kur viss sāk pēkšņi runāt krieviski. Es saku, meņmuļķojieties, es māku latviski. Latvijā dzīvoju, latviešu skolā gāju, vai ne? Bet, tāds notikums bija. Un tad trešais tāds gadījums bija, kad no Valmieras tagadējās ģimnāzijas, toreiz tā bija varoņu skola, 5 vai 6 meitenes sadomājuši, mēs atbrauksim uz barikādēm. Vakar vilcienā iekšā, visu nakti nodzīvo pa Vecrīgu, atbrauc otrā dienā mājās, skolā jāiet. Protams, skolotāji redz, ka nakts nav gulēta, ejam pie direktora. Kur bijāt, kas bija? Direktors tā partijas biedrs Zemļicka kungs. Tā un šā, labi, ejiet mājā, izgulieties un rīt, lai būtu skolā. Tur vairāk tādi gadījumi ir, visi šie gadījumi ir fiksēti, viņi atrodas visi barikāžu muzejā, šeit Valmieras muzejā. Lūk, tāds mans dzīves stāsts apmēram. Un tagad tāds jautājums. Vai jūs nofiksējāt, cik apmēram cilvēkus es apzināju, braukājot pa Valmieru, kuri bijuši barikāžu dalībnieki? Jā, un vēl kāpēc es braucu? Tas ir tāpēc, ka tad, kad Maskavā bija pučs, tad šos dalībnieku saraksts, kas bija obligāti jāiesniedz tiem, kas aizbrauc, viss iznīcināja. Jo gadījumā, ja pučs izdotos, tad šie cilvēki bija pakļauti briesmām, un starp citu muzeja arī fotogrāfija, kas manās rokās nonāca.
kur bija jau izrakta bedre, kurā bija jāiznīcina, jānošauj faktiski aktīvisti no Valmieras. Bija sastādīts saraksts, kurā esot pēc man esošām ziņām, ko man stāstīja, protams, pierādīt nevar, esot ap 115 cilvēki bijuši tanī sarakstā, un es arī pieļauju, ka biju tanī skaitā. Bet, nu, tā kā pučs izgāzās, tad šī iecerē netika realizēta. Un labi vien ir. Paldies par uzmanību!